Nu ko, kā tev ir gājis no tā līdz šim? Mēs pēdējo reizi bijām, man liekas, pagājušajā gadā tikāmies šeit raidījumā. Tu esi bijis vairākas reizes Dubajā, braukājis pa pasauli apkārt, darbojies. Kas ir pēdējā pusgadā, kas noticis tavā nozarē? Jā, čau visiem. Un tagad bija pēdējo pusgadu Dubajā un turpinu audzēt aģentūru. Esmu palielinājis komandu, strādājam daudziem foršiem projektiem. Arī mūsu projektā labi iet un darbojamies. Tā kā iet ļoti labi, darbīgi. Kas ir noticis tieši e-komercijas tādā lielos vilcienos, ko tu redzi? Es vienkārši vakarā saņēmu vienu e-pastu no vienas e-komercijas vietnes, kur viņi apstiprināja to, ka pēc saviem rādītājiem viņi redz, ka TikTok pārdošanas rezultāti šobrīd ir palikuši sliktāki. Labi, tu pa kādiem procentiem, bet joprojām Googles plus-mínus ir uz vietas. Un Meta joprojām turpina, man patīk tā angliskais teiciens bija business as usual. Viss ir tāpatās kā pa vecam. Kaut gan liekas, ka Meta ir metam ārā un tā tālāk. Jā, ko jūs esat manījuši no savas puses un no saviem klientiem? Jā, ir jau ilgi kaut kā, gaisā tās sarunas, ka Facebooks mirst, cilvēki it kā mazāk viņu lieto, jaunieši vispār nelieto Facebook, bet es teikšu godīgi, nekas īsti nav mainījies. Tādu kanālu ziņā joprojām 80% gan no visiem maniem klientiem, gan, ko es redzu lielie spēlētāji, joprojām galvenais ir Meta, Facebooks un Instagrams. Facebooks ir īpaši, atsevišķiem brandiem Instagrams labāk, bet tas joprojām ir pats galvenais kanāls, nekas nav mainījies. Reklāmas arī nav īpaši palikuši dārgāks pa pēdējo pusgadu, kas ir forši, jo iepriekš viņas baigi strauji kāpa. Lielam iepriekšējo 2 gadu laikā, varētu teikt, pat gandrīz 2 reizes cenas pakāpās. Šis CPM, kas ir maksa par 1000 skatījumiem, tagad tas ir tā nostabilizējies un nekas nav mainījies. Tāpat ir jāfokusējās uz fundamentālām lietām un viss tāpat strādā. Kamēr tu teici, tagad es atcerējos, ka pie mūsu kampaņām, no septembrī, tur mums nokrita līdz 3-4 eiro par vienu zvanu, ar kuru mēs cilvēku runājamies, tad kaut kur uzkāpa. Man liekas, augstākais, ko es atceros pēdējos 8 mēnešus, bija 12, bet tā vidēji 6 līdz 8, 8, 9, tajās robežās arī nekādi baigāki kāpumi un kritumi nav, un plus mīnus viss ir, kā saka, business as usual. Jā, visi tie kāpumi un kritumi, kas tieši mūsu projektā bijuši, tie bijuši saistīti ar to, ka kreatīvi vienkārši izdeg, kad video un bildes jau ilgu laiku strādā, viņi izskrēš cauri lielajā auditorijai jau, un tad tā loģiski efektivitāte krīt, kad visi ir redzējuši reklāmu 3, 4, 5 reizes. Un mēs varam piebilst auditorijai, tad mēs galvenokārt kopējā projektā, ko mēs šobrīd darbojamies, tas ir Latvija, un tad Latvijā pēc kaut kāda mirkļa tu jau vari redzēt to, ka tik un tik reizes cilvēki redzējuši reklāmu, un tad viņas efektivitāte, tas ir tas radošs un tas creative, ka viņš krītās. Un tas nozīmē, ka jāfilmē jauna reklāma, jādomā jauns sižets un jāfilmē jauna reklāma. Kaut kādu brīdi ar viņu var darboties, bet tad atkal pēc kaut kāda brīža, lai būtu tā inovitāte un tāds kaut kas tāds svaigs, ir jāfilmē jauns video. Jā, un jo lielāks budžets, jo vairāk jāfilmē ar video. Respektīvi, reklāmas budžets, jo vairāk mēs esam uzmetuši naudu reklāmai, respektīvi, jo biežāk ir Facebooks, viņu parādīs viņu vai Instagrams, jo ātrāk tas cilvēku skaits sarūkam, vispār tas ir interesanti, un kaut kas jauns. Jā, bet ja tur budžets ir mazāks, tur zem 100 eiro dienā, kas neiet pāris tūkstošiem mēnesī, tad tas ir, pietiek pāris reizes mēnesī, tas jau ir vairāk nekā pietiekami ielikt pāris jaunas reklāmas. Protams, jābūt kvalitīvākam un jāmācās no tā, kas ir iepriekš darīts, jāfilmē labākas reklāmas, bet teiksim, ja... Tas ir tas, kas man patīk, man patīk mūsu sadarbībā, ka jūs mums arī norādat viņus, šīs ir tās reklāmas, kas šī mēnesī performēja, viņam bija vislabākie rezultāti, un tad mums paskatoties, šī bija tā reklāma, jo, kad tu sēdi birojā, tu tur no zila gaisa nevar izzīst, kurējā nostrādās, un ļoti bieži patiesībā ir bijis tā, ka
šī? Jā, es jau pie tā esmu pieredzis, kad ļoti jocīgi. Nu, tu nekad nevar zināt, kura reklāmā nostrādās, tāpēc bieži klienti atsūta, un kur ir viņi 5 reklāmas uzfilmējuši, viņi saka, kuras laist no šitām. Varbūt šitās nelaist, varbūt laižam tikai labākās, bet es gandrīz vienmēr, ja reklāma ir kaut cik ok, vienmēr saku laižam, jo mēs nekad nezinām, kas nostrādās, un jo mēs vairāk testējam, jo labāk. Un pat par daudz testēt ir baigi grūti. Ja ir ļoti maz budžets, ja, un tiek filmēti, ja katru nedēļu 10 jaunu video, un tad varbūt tas ir pa daudz, jo reāli, netiek iztestēts. Bet man ir godīgi nav tāda gadījuma, ka klients saražo pa daudz, ja, un es saku, nē, viens pa daudz. Visbiežākais variants ir tas, kad jūs rakstat, Džeki, reklāma sevi ir atstrādājusi, vajag jaunu, un tad sēž un vēl nedēļām domā, ko safilmēt, un tad safilmē, un tad patiesībā tieši tur ir, jā, tāds... Citādāks tas process notiek. Labi, tev ir milzīga pieredze darbojoties gan Latvijā, gan starptautiski, un tu piekriti arī šī reizē pastāstīt tādas knifiņas un lietas, kas būtu jāzina e-komercijā un maziem uzņēmējiem. Jā, es gribu padalīties tieši tādām 5 praktiskām lietām, nevēl garumā, vienkārši 5 lietas, un es arī iedošu reāli materiālus, ko pēc tam var izmantot, vai nu paši, vai iedot savai mārketinga komandai, lai jau ir reāli vieglāk. Un tad pati pirmā lieta, ko es gribēju pieminēt, ir tāds mindsets, uz kurām lietām vajag fokusēties, kuras lietas nav tik svarīgas. Ja jums ir e-komercijas veikals un jūs gribat skalot, pārdot vairāk, audzēt apgrozījumu tieši ar maksas reklāmām, bet tas arī ne tikai uz maksas reklāmām attiecās. Man ļoti bieži klienti nāk un prasa ļoti tādus specifiskus un tehniskus un sīkumainus jautājumus, kas ir tieši par Facebook reklāmām, kas ir kādu auditoriju atlasīt, kādu mums tur kampaņas tipu vajag, CBO vai ABO, vai mums vajag tur lookalike 10% vai 7%. Tādas lietas, kas nav pilnībā nesvarīgas, ja ir budžeti, ja tur 10, 100 tūkstoši, tādi mazas lietiņas var, protams, dot ievērojamas izmaiņas, bet ja tie ir budžeti, es teikšu, kas ir zem 10 000 mēnesī, tās ir lietas, uz ko nevajag fokusēties, jo Facebook algoritms ir attīstījies tā, ka pats galvenais ir vienkārši, cik labi tu saproti savu auditoriju, cik labs ir tavs message, cik labs ir tavs produkts un piedāvājums, un cik labi ir tava produktu lapa. Un tās ir tās lietas, uz ko ir jāfokusējās. Un media buying, tā saucamais, tas reklāma menedžments reāli, tas viss, kas tiek darīts biznesa menedžerī, tā ir tā vieglākā puse. Bet grūtākā puse ir saprast, kas ir mūsu klients, kas viņam ir svarīgi, kā mēs varam noķert viņu uzmanību, kā mēs varam nokomunicēt, kāpēc mūsu produkts ir labs. Tieši tas, es teiktu, skilla ziņā tas ir copywritings. Tas ir zināt savu to nozari, tā līdz mielēm, ko visbiežāk jau cilvēki arī zina, bet bet kur ir problēma tajā, ka tie, kas tirgotāji, ja mēs tā varētu nosaukt, ja, vai kaut kādas lietas pozicionēts, viņi nemāk rakstīt, viņi nemāk izteikt to savu domu, un tad prasa džekiem kā tev, sadzējojiet man reklāmas tekstus, video tekstu, un tur ir tā problēma, jo mēs nevaram iedziļināties entākajās dažādās sfērās tik dziļi, kā tās nozares speciālists, jo katrā nozarē ir tas, kā mēs runājam, varbūt arī reklāmā vienā valodā, latviski vai angliski, ja, bet joprojām ir teksti, kurus tajā nozarē to problēmu raksturo tādā veidā, un, kur cilvēks, kas klausās, viņš tā, jā, mani saprot. Un tā ir tāda, tad saprast klientu, zināt, kas ir tās viņa sāpes, produktu lapu, tu teici. Jā, tas ir svarīgs punkts, ko es jau sen saprotu, ka tas ir ļoti svarīgi, bet tagad es vēl vairāk novēroju, ka tie projekti, kur reāli izdodās, tur ir cilvēks, vai nu mēs to nodrošinam, vai pats uzņēmums to nodrošina, kurš var ātri un kvalitatīvi veikt izmaiņas mājaslapā, bet tieši produktu lapā. Vietā, kur cilvēks reāli pieņem lēmumu un ieliek produktu grozā. Jo tā lapa ir super svarīga, veicot dažas izmaiņas un uzlabojot pāris lietas, pieliekot kādu jaunu sadaļu klāt, noņemot liekas lietas nost, šo konversijas procentu paceļot, ja, kaut vai par 0,2, 0,3%. Tas izteiksmē ir ļoti daudz. Un problēma ir tā, ka tas, kādām jābūt produktu lapām, tas nav sarežģīti. Tas ir diezgan vienkārši. Pirmkārt, viņai jābūt pārskatāmai, nevajag būt liekai informācijai, bet jābūt arī pietiekam daudz informācijai. Tā, ka cilvēks var iziet cauri visai lapai, un viņam ir uz visiem šiem te objections, kaut kādiem iebildumiem, kāpēc viņš nepērk. Vai šaubām, vai bailēm, vai šis ir īstais, vai šis atrisinās manu problēmu. Un kad tas viss tiek pārvarēts, un cilvēkam viņam vairāk informācija nevajag, viņš ir gatavs veikt pirkumu. Ja, un ja tur ir labs piedāvājums, kas tad viņam
piespiež to lēmumu veikt tagad. Ja tur ir kaut kas, parasti jau tas ir vai nu skaita ziņā produkts ir limitēts, vai arī laika ziņā ir kaut kāds special offer, special piedāvājums, ja? Un tas tad arī palīdz pacelt to konversiju. Un tas ir super svarīgi. Un problēma ir tā, ka ir parasti uzņēmumiem nav komandā cilvēks, kas spēj ātri. Tas ir pats galvenais ātri, jo šīs te izmaiņas ir vajadzīgs veikt ātri. Ja to nevar mazu izmaiņu veikt nedēļu. Ko tas nozīmē? Tas ir, piemēram, 11. vakarā jūs uzrakstat un līdz 12. par naktī jābūt izlabotam? Vai? Varbūt ne tik ātri, bet kaut kā mēs pasakam, rekur, izņemam šo sadaļu, pieliekam šo sadaļu, būt nomainam pogas, izvietojam šajā vietā. Un ka tas tiek izdarīts, nevis nedēļas laikā vai 10 dienu laikā, bet, kaut vai 2 dienu laikā. Tas jau ir diezgan ātri. Reakcija. Jā, jo tā reāli bieži problēma, jo cilvēki, uzņēmumiem nav parasti spējīgi speciālisti tieši šai te lietai. Un tas būtu ļoti svarīgi. Un to mēs arī cenšamies tagad nodrošināt. Tas ir tāds, kas ir pamainījies manā komandā, ka mēs vairāk nodrošinam arī šo te tieši uz Shopify veikaliem, customizot, pielāgot tieši šo te produktu lapu ātri. Tad pirmais, nemudrīties ar visādām mazām figņām, kas ir kampaņās, bet vairāk pievērst uzmanību to, kā cilvēks tad runāt un pie message un vēstījumu, kādā veidā mēs aizsniedzam cilvēku ar viņu to vajadzību, un ka viņš norezonē, un pēc tam attiecīgi, lai nav kaut kāda gļuki tieši produktu lapās, lai tas, tā viņa taciņa līdz kasē ir diezgan smūs. Okay, tā ir pirmā lieta. Okay, nākamā. Jā, pirmā lieta tieši jau konkrētāk runājot par reklāmu. Pats svarīgākais video reklāmas elements ir pirmās 3 sekundes. Jo, ja pirmās 3 sekundes nenoķer to uzmanību, tad nav svarīgi, cik labs jūs produkts, cik labi jūs izstāstat par viņu, cik labi jūs parādat, jo cilvēks vienkārši uzreiz jau pieņem lēmumu, šķir tālāk, viņš nemaz neredz šo te video. Un tas ir ļoti vienkārši lieta, kā labāk izmantot resursus, jo video ir uzfilmēts, un ja ir tikai viena šī sākuma versija, ja jums ir tas viens šāviens, ko mēs darām, mēs parasti uztaisam 3 vai pat citreiz 6 šīs te dažādas sākuma versijas. Vidus, teiksim tā, tam čeburekam ir joprojām gaļiņi, vai ne? Bet mēs galiņus testējam, sākuma galiņus. Jā, tieši sākumu. Viss tas čebureks pa vidu ir viens tas pats, mēs vien rausīts, bet sākumiņus, okay? Sākumu, teiksim, ir video scenārijs, viss ir vienāds, un ir 6 dažādi pirmie teikumi, vai arī ir viens un tas pats teikums, un tas ir vizuāli savādāk parādīts. Varbūt ir savādāks apģērbs, varbūt ir savādāks leņķis, varbūt kaut kas notiek video savādāks pašā sākumā. Un tā ir šo te ieviešot jau var, milzīgas izmaiņas varbūt. Ir ļoti daudz gadījumu, kad palaižam video, kur ir 5 dažādi sākumi, un reāli 4 no viņiem vispār nenostrādā. Tā, ka šis te procents cilvēku, kas uzklikšķina, varbūt 0,3%. Patiesībā šī baigi labā ziņa, jo redz, kas ir izdomāt to rausīt, to biespienu rausīt, tas jau ir baigais čakars. Jo tur ir tā gaļa, tur ir tā substance. Ja? Un tad cilvēks domā, protams, man ir 5 dažādi rausīši jāizdomā, tad liekas, nafīgi man šito visu. Ja? Bet, ja es padomāju, viss, kas man jāpadomā, pudercukurs sākumā, varbūt šķīvīts, uz kuras rausītas uzlicis, ja, tad sākumiņi, bet gaļiņa tā paliek tā pati. Jā, protams, tad, kad iet lielāki budžeti, un ir, teiksim, ļoti bieži tā, kad viena reklāma ienes 80% no visiem ienākumiem. Tad jau to pašu video sāk ķidāt sīkāk. Atsevišķi pēdējais kadrs ir. Tad vidus tiek sadalīts varbūt vairākās daļās. Jā. Tas jau ir uz to kreatīvu, kas jau ir nostrādājis. Kas jau ir nostrādājis, viņš ir pierādījis, viņam jau ir iztestēti šie te 2 raundi ar hukiem, jā, jau varbūt 12 dažādi šie te sākumi ir notestēti, un tad jau iet tālāk ķidāt to vidu un vēl, jā, spiest ārā no tā viena video vēl to sulu. Kur lēc nost un tā, kad lai viņš tiešām aiziet. Un tā arī reāli mēs darām, kad ir reāli lielāki budžeti, kad skatās video garumā cauri, kurā brīdī nolec, jā, un tad arī, šeit mums nolec ļoti daudz cilvēku, šeit mums kaut kas jāpielabo. Okay. Bet tas jau ir tālāk, es domāju, tas ir jau, advancēti diezgan sākumā pietiek ar šo sākumu testēšanu. Un šī te epizode, es nezinu, kur gan jau komentāros būs pielikti faili, un viens no failiem arī būs 87, man liekas, dažādi šie te hook sākuma teikumi, kā templēti. Viņi gan būs angļu valodā, bet viņus viegli var pielāgot latviski. Un
šis ir fails, ko mēs reāli iekšēji izmantojam. Ja, kad ir video un jāizdomā šis te sākums, tad vienkārši var atvērt šo te failu, un tur ir dažādi tie templēti, paraugi, ja, kurus var izmantot. Āķīši piemēri, tad kā iesāk video. Tad lai nav tā, ka jūs iesprūstat, jūs nevarat izdomāt, jums ir fails, jūs apskatāties. Sarkan blūzīt, zila blūzīt, balva blūzīt, viss man beidzās āķīši. Jā. Nē, bet ir vēl, un tad jūs aģentūrā izmantojat šos kā piemērus, tad mēs arī šeit raidījuma laikā pieliksim komentāros, visvienkāršāk to būs atrast Facebookā, var ieiet, un tur arī komentāros tas dokuments būs. Tas būs pirmais dokuments, tā ir otrā lieta, video sākums testēt. Trešā lieta ir, izskriet no galvas, par konkurentiem. Vispār, ja jums kā uzņēmumam ir komandā mārketinga cilvēks, vai arī jūs pats šobrīd esat mārketinga cilvēks, kas strādā pie reklāmām, ir ļoti, ļoti svarīgi būt apritē un saprast, kas šobrīd strādā, ko šobrīd testē lielie uzņēmumi. Protams, pirmkārt, jāpēt jūsu konkurenti, tas ir vairāk kā skaidrs, to viss zina, bet ir jāpēt arī lielās tieši e-komercijas dzīves, ko viņi dara, jo tur tiek tērēt miljonu budžeti, tur ir lielas komandas, ar 10, 15, 20 cilvēkiem, kas strādā katru dienu tikai pie šīs vienas lietas, kas ir Facebook reklāmas, un tur ir tik daudz zināšanas, ko var paņemt vienkārši ejot cauri šim Facebook Ads Library, kur ir redzamas visas reklāmas, ierakst uzņēmuma mājaslapu, var redzēt visas reklāmas, kas viņiem ir bijušas aktīvas pēdējā gada laikā. Un tas ir tas, ko es daru, ko man komanda dara. Mēs gandrīz vai katru dienu ejam, ņemam jaunu uzņēmumu, kas mēs redzam, viņiem ir liels trafiks, daudz apmeklētāji, viņiem viss notiek. Mēs skatāmies, ko viņi testē, kāda viņiem ir video, kādas bildes, kas notiek produktlapā, kāda ir piedāvājumi. Un es pats personīgi kā mārketinga speciālists esmu visvairāk attīstījies tieši no šīs te nodarbes, ka es vienkārši ļoti daudz pētu, ko dara, un es vienkārši skatos, atrodu lietas, implementēju, un tad skatos, kā tas strādā. Tas, ko tu pieminēji, visam pasaulē, ir viena tāda jaunzēlandieša, saucās AG1, AG1, to, kā es saku, vienīgā dzeramā spirulīna. Ja? Viens no mīļākajiem brandiem, ko pētīt. Un tad jaunzēlandieši un mega attīstījušies multimiljonu pasākums, ļoti daudz reklāmas, tur, man liekas, tas pats Hubermans, viņiem ir, viņi starp citu arī affiliate programma, visu, vienalga cik ilgi, tu pēc manas linka nopērts visu laiku, kā tu pērts $25 aiziet tev. Viņš nav lēts, bet viņi tikko šodien, es beidzot veicu pirkumu, kaut kādai pusotru gadu, es pie to marinējos, šitās tik heksklēda pannas, kas ir tur Gordons Ramsays un novis kaut kas, un ko es darīju šodien, un vairākas dienas patiesībā, es added to cart vienā reizē, atstāju vaļā, pagaidīju, pēc mirkļa skatos, kurā brīdī atnāk e-pasts. Kāds atnāk e-pasts. Neveic pirkumu līdz galam. Iegāju, viņam ir Amerikas adrese, iegāju no turienes, Eiropas adrese, iegāju no turienes. Skatījos, kas vēl. Pieliku vēl kaut ko, uzklikšķināju to linku, viņš jau, tu neaizmirsi, uzliku vēl kaut ko klāt. Atkal atstāju. Atkal skatījos, un bija interesanti vērot, kādas ir tās reklāmas, kādi ir, piemēram, teksti, ar kuriem viņi nāk, viņas arī visas pārdošanas. Man Hexklādam ļoti patīk tas sales, tā taciņa īsā, tātad, piemēram, dārgās pannas un tādas figiņas. Es ielieku grozā to dārgo pannu, un nākamajā līknē man uzreiz, reku, tev ir bonus. Vēl kaut kāda mazā panna. Nevis viņi piedāvāja atlaidi, bet viņi piedāvāja vēl vienu, un tajā nākamajā posmā, jo tur jau arī cilvēki lec nos, viņš labi ielikšu groziņā, tad, baigi dārgi. Bet es ieliku groziņā, bet es reku, dabūju vēl vienu dāvaniņu, viņi taču baigā dāvaniņu, Ja būtu no sākuma, reku, tev būs 2 lietas, un viņai būs 30% atlaidi, es ielieku groziņā, es ielieku groziņā, kur ir bezmaksas. Un tā ir psiholoģiski ļoti interesanti figi, un tas rodās, to var redzēt, pētot tos lielos, kā tu pieminēji, šitāds visāds mazos knifiņus, jo viņi tik tiešām, viņam paskatoties to pašu Hexklādu, tur ir Gordons Ramsays, vēl kādi influenceri piesaistīti, tur ir miljoni, ja? Un loģiski viņi pētījuši, tā, šitam jāstrādā labāk, tam jābūt, kā tu minēji. Es neticu, ka mūsdienās var būt top līmeņa speciālists, ja tu ikdienā nepēti un nedara. Un es pat uzskatu, tad, kad tev jau ir kaut kāds pamatzināšanas, tas ir daudz vērtīgāk nekā lasīt vēl papildus grāmatas, bet reāli vienkārši praksē skatīties, kas notiek. Bet, protams, ir jāsaprot arī, kāpēc viņi to dara. Ir jābūt kaut kādām zināšanām, bet tas ir super vērtīgi. Trešā lieta - pētīt konkurentus.
Trešā lieta. Krīt man no galas ārā. Ceturtā lieta ir, ko es vēl un ar šo arī es padalīšos ar failu, kur ir saraksts ar ap 90 brandiem, kas taisa, visi 7 figures virs 7 cipariem. Un tad kas kārtīgi strādā reklāmām, un tad viņus varēs iet un skatīties. Tad viņu nosaukumi vienkārši klikšķina un neskaties to, ko viņi liek kāds reklāmas. Jā, tieši tā kā jūs arī varēsiet papētīt. Paies laiks, kamēr iziet cauri visiem. Šis ir labs. Jā, un tad nākamā lieta, man liekas, šī ceturtā lieta. Mums parasti tas process ir tā, mums ir reāli jātaisa liels skaits ar reklāmām. Un to ir reāli grūti dažreiz izdarīt, ja tev ir no nulles jādomā. Bet mēs nekad neko nedomājam no nulles. Mums ir vienkārši milzīgs skaits ar templētiem, milzīgs, tā teikt, saucamais angliski swipe file, kur mums ir ļoti daudz reklāmas, no kurām mēs iedvesmojamies. Mēs viņus nekad nekopējam, jo tas pirmkārt nav pareizi, un arī tas parasti nekad nestrādā. Kā 1:1, kā saka, burtiski visu paņēmt. Nē, bet tas nedara. Ideju smelties. Jā, fantastiski. Mans process, kā es parasti rakstu, ir ļoti bieži es varu vienkārši uzreiz sākt rakstīt. Man jau izpētot mērķa auditoriju, izpētot konkurenci, jau rodās uzreiz idejas un sāk rakstīt. Bet ja nav tās idejas, tad vienkārši ir liels fails. Mums ir tāda aplikācija 4Play, kur ar vienu klikšķu var saglabāt reklāmu. Ja ir tāds virs reklāmas Facebookā un Instagramā parādās poga, ja uzliekot to programmu, un ar vienu klikšķu saglabā to reklāmu, viņas saglabājās uz visiem laikiem, tajā programmā. Super. Jā, un tur mums ir ļoti daudz reklāmas. Tāds, kad es esmu parasti sev pārsūtījis uz citu profilu tās reklāmas, lai viņš pēc tam var dabūt un paskatīties vēl vienreiz. Jā, bet šis super rīks, mēs reāli bez viņa nevaram dzīvot vairāk. Un tad mums ir sadalīts pa kategorijām, kur ir tāda nozara, un vienkārši eju cauri, skatos, ieraugu kaut kādu huku, man varbūt uzreiz cita vienkārši ideja ieslēdzās, un visi sēja rakstīt. Un šis ir, es pat nesaprotu, gan jau ir citi veidi, kā viņi raksta, bet visi, ko es pazīstu, viņi raksta līdzīgā veidā, ja viņi nevar izdomāt, viņi vienkārši skatās ļoti labas reklāmas. Faili. Man jāpaskatās, kur man te ir bijis, bet piemēram, tas pats Russells Brunsons, tad viena no grāmatām, un viņš arī ļoti konkrēti uzreiz jau pateicis, nav ko te džek čakarēties, šito tā, kā saka, kopapīrs, ņemiet, lasiet, skatieties visu, kas ir, tur ir paskaidrojumi un aiziet. Nav ko no jauna gudrot, vienkārši iedvesmojieties. Jā. Tieši tā, tā nav kopēšana, tā ir iedvesmošanās un dabūt to pirmo ideju. Tā kā ar šo failu es arī padalīšos, tas būs links uz mūsu 4Play boardu. Mēs saliksim aptuveni 200 līdz 250 reklāmas, tad arī jūs varēsiet... Mums veselu weekendu aiztaisīs līdās ciet, bet tas ir labi, paldies tev. Un tad, šī ceturtā lieta. Un tad pēdējā lieta, es gribēju reāli praktiski parādīt manu jaunu atklājumu. Nesen tas ir brands Kino Body, kurš iepriekš aiz šī branda ir fitness influenceris Conors Gallaghers, ja nemaldos, iespējams es jaucu vārdu, bet viņš ir ļoti liels fitness influenceris, kurš pārdeva ļoti lielā skaitā fitness programmas. Tagad viņš ir nofokusējies uz uzturu bagātinātāju tieši vīriešiem, kas palīdz ar testosteronu pacelšanu dabīgā veidā un vienkārši tādu libido pacelšanu. Un pēc datiem mēs redzam, ka šis vienkārši šobrīd sprīdzina un Facebookā arī vienkārši, viņi pumpē ļoti lielā skaitā reklāmas. Šī ir Shopify lapiņa, vai ne? Jā, šī ir Shopify lapiņa. Sekotāji aptuveni? Viņam ir vairāk miljoni. Vairāk miljoni. Un tad, es vienkārši gribēju parādīt šo kā ļoti labu piemēru, ja jums ir tagad produkts, tas tam nav obligāti jābūt uzturu bagātinātājiem, tas var būt jebkādu veidu produkts. Šeit ir vienkārši ļoti daudz lietas, ko var paņemt. Uz šo mēs arī ieliksim linku. Varbūt es varu pašķirstīt. Pirmkārt, jau pašā sākumā šis tā saucamais buy box, kas ir pašā sākumā, ir ļoti, tā teikt... vizuāli skaidrs. Viņš ir ļoti skaidrs. Tad ir visas krāsas pareizi, ir pareizi teksti salikti boldā, tā ka viņi viegli lasās un teksts ir reāli viegli uztverams. Un te nav sajūta, ka ir kaut kas par daudz, bet tajā pašā laikā ir jau ļoti daudz pateikts jau šajā te pirmajā skatā. Šeit ir ļoti labi parādīti ieguvumi galvenie no produkta. Šeit ir parādīts, cik tas maksā dienā, šis te uzturu bagātinātājs. Salīdzinoši, piemēram, AG1 mums sanāk 2,70 vai 2,50. Tā kā, jā, viņi parāda, ka viņi ir lēti dienā. Un kas ir, šis jau ir tāds standarts, bet daudziem tāpat, it īpaši Latvijā tas nav. Tas ir
šīs te atsauksmes jau pašā sākumā, viņi parāda, ja, ka viņi ir 4,9 no 5 zvaigznēm. Bet šis ir vienkārši kā grafikas lieta ielikt iekšā, vai tas ir sasaistīts ar kādu no šīm atsauksmēm platformām? Kā tev liekas? Es nē, tas ir patais no Shopify'ā ielikts, un tas šeit uzspiežot, viņš vienkārši aizmet uzreiz. Uz turieni, uz atsauksmēm. Jā, ko vēl daudz dara šeit, viņam ir galvenais izcelts produktu nosaukums. Daudzi šeit ieliek pašu labāko atsauksmi, kas viņiem ir. Vienu teikumu viņi ieliek jau šeit uzreiz pirms produktu nosaukumu, bet viņi to nav izdarījuši. Bet šis, un pogi, jūs redzat, kā izceļās pogi, ja, te, uzreiz ir skaidrs, kur ir jāklikšķina. Ja, kā... Un nevis pirkt, bet superčārģo savu testosteronu, un respektīvi nevis buy kaut ko, ja, nevis pirkt, bet jau rezultāts, ko cilvēks vēlās no tā, būtībā iesaistoties šajā te konkrētajā pirkumā. Jā, tieši tā. Un kas ir izcelts? Money back guarantee. Tas, kad nauda tiek atgriezta, ja tu neesi apmierināts ar produktu. Tas ir tas, kas ir visiem, bet ne visi to izceļ. Es tikko ievēroju interesantu lietu, kad šeit, ja mēs tā skatāmies uz to lapu, mums ir tas supercharge your testosterone, un tad atkal tetā visu laiku staigā līdzā podziņa buy now. Jā, tā ir interesanta detaļa. Divas lietas. Ja gadījumā šī tu nesaprāti, ja, ka te var nopirkt, tad reku tev ir arī šī te podziņa, kas iet visam līdzi. Okay? Jā, tā arī ir forša tāda detaļa. Un kas man ļoti patīk, tas gan bija šeit, ir sadaļa par, kaut kas man te izlec, ir sadaļa par iegūmiem, 4 tātad lielākie iegūmi no šī te produkta, un zem katra iegūma to var uzklikšķināt un atver konkrētas atsauksmes, kur cilvēki runā tieši par šo iegūmu. Okay. Tā ir tāda super lieta, ko es nebiju nekur citur redzējis. Parasti ir vienkārši kaudze ar atsauksmēm. Tad viņas ir sagrupētas. Viņas ir reāli sagrupētas. Nav vienkārši vienā čupā, bet viņas ir sagrupētas atsauksmes atbilstoši tam domu graudam, uz kur tad viņi tiek novirzīti. Okay? Jā, šī ir fantastiska lieta. Un tad arī šīs te atsauksmes ar reālām bildēm, ja, kas ir svarīgi, kad atsauksmes ir pēc iespējas īstākas un cilvēkam ir jānotic tām atsauksmēm. Un te ir reāli pat pieliks klāts supporting evidence, tā kā pierādījumi, ja tie ir reāli screenshoti no sarakstēm, papildus bildes, ja, te man liekas, pat cilvēkiem ir screenshoti no analīzēm, kur viņi parāda, ka viņiem ir reāli pacēlēs testosterons. Ja tās ir arī tādas mazas detaļas, kuras es daudz brandiem neesmu to redzējis. Un pats galvenais jau, kas te ir... Labs, pirmkārt, viņi viegli pārskatām, viņa ļoti skaisti izskatās, viņi dod šo te premium sajūtu, kad, šiem džekiem viss ir kārtībā, ja viņiem tik skaista lapa, viss tik skaidri, tas arī dod kaut kā, tomēr to sajūtu par uzņēmumu, kas palīdz pieņemt to lēmumu. Un netrūkst, nav liekas informācijas, bet nekāda informācija netrūkst, ir par visām sastāvdaļām konkrēti sarakstīts, ja, kā viņi strādā un ļoti detalizēti aprakstīts. Ir uzrakstīts, what we leave out, kas nav ielikts iekšā. Jo daudziem cilvēki ir ļoti izglītoti par to, par toksīniem, par vielām, kas nav veselīgas. Un cilvēki, arī es personīgi skatos, kas tur ir klāt, vai tur ir kaut kādas lietas, ja, kas nav varbūt veselīgas. Viņi uzsver, nē, ka vairāk uz sintētiku viņas un bāzēts, ja, un tu redz, nē, nav. Džeki īpaši uzsver, ka tas nav. Tad ir garantija, protams. Jā, un garantija nevis vienkārši ir pateikts, bet ir reāli paskaidrots, ja varbūt tas pats ir pateikts vēl savādāk, lai cilvēks tiešām saprot, jā, tā ir reāla garantija, jā, reāli mēs atdosim to naudu atpakaļ, ja neprasot nekādas jautājumas. Vienkārši tu pasaki, ka tu neesi apmierināts, jā, un mēs tev naudu atdosim. Viss ir vienkārši ļoti forši paskaidrots, un arī FAQ sadaļa ir gara. Es esmu pārliecināts, ka te ir gandrīz visi jautājumi, kas vien var būt cilvēkam par šo te produktu. Ja, un beigās te jau ir atkal nedaudz savādāks tas buy box, kur ir vēl labāk uzsvērts tieši tas, ka šis piedāvājums ir limitētu laiku. Tas piespiež cilvēku pieņemt lēmumu tagad, nevis vienkārši ielikt grozā un padomāt, ok, es vēlāk nopirkšu. Ja, bet viņi piespiež cilvēku veikt to lēmumu tagad. Un, vēlreiz ir atsauksmes un būtībā skaidri vēlreiz atsauksmes. Un cilvēkam, ja viņš var pirmkārt visu laiku veikt pirkumu šeit, kā jau Andris minēja, un
viņš var, piedāvājums ir gan augšā, gan apakšā. Ja? Ļoti daudziem es redzu vienkārši ir piedāvājums augšā, ja, un ir ļoti gara lapa, un apakšā nav vēlreiz iespēja. Tad cilvēkam atkal ir jāskrolo uz augšu, lai ieliktu grozā, kas ir lieka darbība atkal. Tā kā šī ir lapa, mēs arī ieliksim komentāros, kuru var papētīt un izmantot reāli kā piemēru, iedot saviem web cilvēkiem, kas var to reāli ieviest un superīgi lapā. Šis ir labs piemērs, protams, kāds skatoties var domāt, viens, kur es to visu tagad dabūšu, man nekā no tā visa nav, bet tā kā no otras puses es varu skatīties uz to, kā, reverse inženierija. Es zinu, ka šis ir darbojies. Labi, man nav tāda veida atsauksmes, es viņus varu sākt ģenerēt, es varu sākt prasīt precīzākus jautājumus, jo es zinu, ka man viņus vajadzēs, viņus kategorizēt, ja? Tātad, jau laicīgi es pievēršu uzmanību, lai man nav tikai viena veida atsauksmes, jo citreiz kā sauc tā atsaucas. Ja, piemēram, ja tu prasi ļoti specifiski par to, kā tev ar miegu, tad tev stāstīs par miegu. Ja tu stāsti vienkārši par enerģijas līmeni, tev arī pateiks atsauksmē par enerģijas līmeni. Ja es zinu to, ka man vajadzēs smukāks bildīts, lai magnīs neizskatītos pēc zāles, ja, tad kaut kādas, ja, tur tabletēm, ja, tad viņš būs kaut kas interesants, skaidrs. Es varu jau laicīgi viņus Midjourney vai nav kur strādāt ar smukām bildēm, lai to salikt iekšā. Un tad paldies. Šie fantastiski tādi 5 punkti, ko tu minēji, kas ir šīs lietas, kas, es domāju, kur jūs atrast vispār pēc būtības? Jā, mums ir lapa, kur ir visa informācija par mums, ko mēs darām. Tur ir redzam arī piemēri ar rezultātiem, kāds mēs esam ģenerējuši klientiem gan Latvijā, gan ASV tirgu. Var apskatīt klients, ar kuriem esam strādājuši, atsauksmes, visa informācija, un tur arī var pieteikties sarunai ar mums, ka mēs vienkārši varam parunāt, saprast jūsu situāciju un tad redzēt, vai mēs varam kaut kā sadarboties. Es varu piebilst to, ka mēs ar jums sadarbojamies no pagājušā gada septembra, un šī laika posmā mūsu apgrozījums Latvijā ir 3-kāršojies, gandrīz 4 vēl tuči pietrūk, bet ir 3-kāršojies. Un man ļoti paticis tas, kad jūs nepazūdat miglā. Protams, ir jābūt respectful arī tajā, kad viņus uzraksta kaut ko. Viņus manī baigā iedvesmu sestdienas rītā, tad es arī nesagaidu sestdienā līdz 10, ka jūs atbildēsiet, bet jūs nezūdat miglā, jūs atbild, mums ļoti ātra tā komunikācija, un dažkārt man ir bijis tā, ka vairāk tā galvenais, lai es ātri atbild džekiem, jo es redzu, ka viņiem mūza, viņi ir pieķērušies, un viņi kapā. Tas ir mūsu mērķis. Jā, un es tad atkal tur līdzās, man ir tāds, man jāatbild džekiem, jo es zinu, ka, ja jūs esat pieslēgušies, jūs tiešām esat pieslēgušies, un ir svarīgi, lai nav jāgaida uz mani, kas arī visbiežāk tā arī ir. Tā mēs cenšamies, lai tā būtu. Jā, tā kā paldies par labo piemēru un par šo te kā varat rakstīt. Starp citu, aptuvenā amplitūda par jūsu pakalpojumu cenām. Jūs zināt, varbūt ir cilvēks kāds pilnīgā pašā sākumā, viņam nav pat pāris €100, loģiski viņam nav jēgas jums pat rakstīt, jo jūsu pakalpojums plus Facebook iedod kaut kādu nojausmu par cipariem un amplitūdām, ar kurām maksā jūs pakalpojumu. Es sākumā nosaukšu vispār, kas reāli ietilpst mūsu pakalpojumā, ko mēs varam piedāvāt. Viens ir, protams, reklāmas menedžments. Visur pārsvarā gan Facebook, Google ir nepieciešams. Var arī TikToku. Un tad tas ir viens. Mēs rakstam reklāmas scenārijus, mēs ģenerējam idejas. Wow. Mēs veidojam reklāmas bildes. Mums ir grafiskais dizainers, kas var veidot jebkādas grafikas, kādas ir vajadzīgas. Super. Un tad mums ir partneri arī, kas var palīdzēt sakārtot šo te produktu lapu, uzbūvēt lapu no jauna. Tātad viss, kas ir saistīts ar mājaslapu, mēs varam palīdzēt. Un tad mēs varam palīdzēt arī tehniski tīri sakārtot lietas. Ja? Šitā lieta, apcīt, ko es esmu rītīgi no jums izbaudījis, to, kad es viņu varētu ielikt vienā veselā sadaļā tehniskais čakars, kur es atrodu kaut kādu e-pasta programmu, un, protams, es tur nosprūstu pa vidam kaut kur. Viņi lādina savieno šito, pieklikšķiņu tur. Man liekas, tagad tāds bakalaura grāts jānoliek, bet jūs to saprot, jūs pārķert, un jūs ļoti daudzos gadījumos man ļoti ātri palīdzējuši tikt tālāk. Tā kā, Jā. Un pārsvarā mums tas modelis gan ir tāds, ka klients uzfilmē reklāmu, un tad mēs iedodam klientam ideju, konkrētu scenāriju.
klients uzfilmē, mēs to samontējam un tad jau tālāk laižam gaisā, bet, ja ir nepieciešams, ja mums ir arī partneri, kas filmē, ar kuriem mēs cieši sadarbojamies, tā kā mēs varam būtībā nodrošināt no A līdz Z reklāmas tapšanas procesu. Paņemsim kaut kādu, ir jau notiek kaut kādu pakalpojumu arī, kur ir kaut kāda maziņa šķautnīti, jāizdara maziņš darbiņš, nosaucam minimālo ciparu, ko tas sākās mēnesī. Jā, tas minimālais cipars, ar ko mēs varam ķerties klāt, ja tas ir viens no šiem pakalpojumiem, tie ir 500 eiro, zemāk mēs īsti nevaram vienkārši pieķerties. Bet tas pats minimālais ir 500, vidējais klients mums maksā aptuveni tos 1500 mēnesī, 1200 tajā diapazonā. Un ir klienti, kas maksā arī vairāk, tur 2-3. Attiecīgi pie apjoma viņam ir arī lietas, kuras viņi pasūta jums vairāk. Super, paldies! Mēs ieraksim arī vēlreiz komentāros atsauc uz to, kur jūs varat atrast. Paldies par tiem dokumentiem, par swipe failiem, par visu, ko mēs varēsim arī vairākus vakarus sēdēt un skatīties. Tās tik tiešām ir labas lietas. Un ejam un daram un tiekamies rīt. Paldies tev par iespēju. Paldies!